Ar jums kopā raidījums Cilvēkstāsti un Jana Babri-Laime. Šodien tiekamies ar bīskapu Pēteri Sproģi, kurš ir viens no projekta Bāriņu svētdienu autoriem. Latvijā ir gandrīz 2000 bērni, kas aug bez ģimenes. Kā palīdzēt, kā kliedēt stereotipus un galvenais nebaidīties adaptēt. Par to arī mūsu šīs dienas saruna. Jūs varbūt sākumā varat mazliet pastāstīt par iniciatīvu Bāriņu svētdienu. Ko tas nozīmē, kas tur notiek? Bāriņu svētdiena tiek atzīmēta daudzās pasaules valstīs. Un tas sākās Āfrikā, kur tika kādā valstī saskatīta īpaša vajadzība aicināt sabiedrību un arī kristīgās draudzes īpaši par to domāt. Jo, ziniet, kā mēdz sacīt, ka jušana līdzi vēl nav rīcība. Un tas, protams, ir labi, ka mēs apzināmies kādas problēmas, ka mēs pat spējam par tām problēmām smagi nopūsties un ka mums sirds tur iežēlojās. Bet ātrāk vai vēlāk ir vajadzīgi cilvēki, kur ne tikai jūt līdzi, bet kur ir gatavi rīkoties. Un Bāriņu svētdienas ideja, kā es to saprotu, ir reizi gadā mudināt cilvēkus uzņemties atbildību rīkoties. Tas nenozīmē, ka mēs pārējā gada laikā par Bāriņu svētdienu un par Bāriņu problemātiku varam aizmirst. Bet vismaz vienreiz gadā, līdzīgi kā mēs vienreiz gadā svinam Ziemassvētkus vai Lieldienas, ka mēs varam arī pievērsties un aicināt domāt par šo jautājumu. Un redzot, kā šī Bāriņu svētdienas ideja darbojās labi citās valstīs, mēs sapratām, ka Latvijā arī ir šī bāriņu problēma ļoti liela un ka mums vajadzētu caur Bāriņu svētdienas šo ideju popularizēt adopcijas un citas bāriņu aprūpes iespējas, likt cilvēkiem par to aizdomāties un popularizēt tālāk izglītošanos šajos jautājumos un vispārējo, kas, protams, ir ļoti plaša tēma. Jā. Un Bāriņu svētdiena būtu kā tāda daļa, kā viens no instrumentiem tādā plašākā darbā, kas būtu vispār sabiedrības domas izmainīšana, kur tas nepieciešams, un arī domāšanas izmaiņa arī kristīgās draudzēs, bet ne tikai, arī plašāk. Bet vai šobrīd mēs kā sabiedrība pieņemam šīs idejas? Es domāju, ka man gribās domāt, ka, protams, ar Bāriņu svētdienu nekas nesākās, ne beidzās. Un, protams, pirms tam ir bijuši daudz cilvēku, kas jau šodienas situācija attiecībā uz bāriņiem nav laba, nav tāda, kā tai vajadzētu būt. Un tur ir daudz faktoru, kāpēc viņi tādi ir. Bet ja mums nebūtu daudzi cilvēki, kas reizēm pilnīgi nepamanot, nekādas nominācijas un nekādu presu uzmanību nesaņemot, nebūtu darījuši savu darbu, tad situācija būtu totāli katastrofāla. Līdz ar to es nekādā ziņā negribu domāt, ka ar Bāriņu svētdienu kaut kas sākās. Bet man šķiet, ka ir pozitīvas izmaiņas. Un es gribu ticēt arī, ka jau pēc šīs pirmās Bāriņu svētdienas, mēs esam varējuši tam labajam darbam, kas ir ticis darīts, bieži vien nepamanīts un reizēm arī pamanīts, mēs esam varējuši pielikt kaut ko vērtīgi klāt. Un es domāju, ka ir izmaiņas, un es redzu, ka ir cilvēki, kas šo jautājumu uzdod jau nopietnāk un varbūt intensīvāk, sāk apsvērt šo domu savā ģimenē, savā laulībā. Un es domāju, ka ir vairāk cilvēki, kuriem arī varbūt mēs esam kaut kā kopīgi varējuši palīdzēt kaut kādas stereotipus, pakausēt, kad cilvēki sāk uz to skatīties tā veselīgāk un nebaidās arī uzdot jautājumus. Jo reizēm varbūt cilvēkiem ir jautājumi, bet tāpat laikā šī bāriņu tēma jau arī viņi ir pietiekoši jūtīga. Un reizēm cilvēks domā, vai vispār drīkst jautāt. Un tad mēs toreiz gribot būt tādi ļoti glīti, tādas jūtības tēmas varbūt vispār aizstumjam malā. Un tad cilvēks dzīvo tādā neziņā, un tas viss ir tāda plīvura tīts, un labie cilvēki dzīvo neziņā, baidoties pajautāt, un tāpat laikā gandrīz 2000 bērnu mocās bez ģimenes. Un, ja mēs varam radīt vidi, kur par to var runāt,
kur nav jābaidās, varbūt pat uzdot arī muļķīgus jautājumus. Jo baidīšanās uzdot muļķīgus jautājumus reizēm bieži vien rezultējās muļķīgā rīcībā. Un, ja ir iespēja izvēlēties, vienmēr var izvēlēties pirmo, jautāt muļķīgus jautājumus. Kā jums pašam šķiet, kas varbūt ir šīs lietas vai mīti vai jautājumi, par kuriem vajadzētu vairāk runāt, kas varbūt parasti tiek pabīdīti malā? Es domāju, reizēm cilvēkiem vienkārši varbūt ir vispār neizpratne, kāds tas process ir. Reizēm cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, juridiski sarežģīts. Reizēm cilvēkiem liekas, ka tas ir finansiāli kaut kā dārgi, ja, kas neviens ne otrs ir taisnība. Reizēm, es domāju, ir visādi aizspriedumi par iedzimtību, par ģenētiku, visādi citi briesmu stāsti, kas ir dzirdēti, kaut kāda atsevišķa izņēmuma gadījuma, kurus tiek vispārināti. Reizēm, es domāju, ir tā, ka cilvēki sagaida no sevis kaut kādu nereālu emocionālu gatavību rīkoties, bet, kā jau ir kādreiz sacīts, ka, mīlestība jau nav sajūta, kas ved uz rīcību, bet mīlestība ir rīcība, kas noved pie sajūtām. Ja? Tad tu vienkārši izvēlies pareizi rīkoties, un tad tās sajūtas nāk vēlāk. Un es domāju, tas tā ļoti arī ir attiecībā uz bāriņiem. Reizēm, es domāju, ir tā, ka cilvēki varbūt ir redzējuši kaut kādas tādas ļoti, kaut kādas emocionālus gadījumus, varbūt kaut kāda tāda milzīga varoņa stāsts, ja, un tad viņi gaida, ka viņi spēs justies tāpat, un tad arī viņi tā rīkosies. Bet reālā dzīvē jau, es domāju, tie cilvēki, kas vispār kaut ko dzīvē ir tāda lielāka un paliekošāk izdarījuši, viņi nekad nav balstījušies uz sajūtām. Ja, kādreiz par tādiem cilvēkiem varbūt taisot tādas biogrāfiskas filmas, reizēm tur pat bieži vien netiek pakalpots patiesībai pietiekoši labi. Kādreiz, lai tā filma izskatītos tā dramatiskāk, reizēm tie stāsti tiek apvīti ar vairāk emocijām nekā reālā dzīve. Un reālā dzīve bieži vien ir pareiza rīkošanās par spīti izjūtām vai izjūtu trūkumam. Tā, un es domāju, arī mums reizēm ir jāpalīdz cilvēkiem saprast, ka nevajag gaidīt no sevis kaut kādas nereālas emocionālas sajūtas, lai darītu pareizas lietas. Bet jūs minējāt ciparu, tie ir gandrīz 2000. Kā jums šķiet, kāpēc tomēr tas ir tik daudz? Kāpēc ir tik daudz bērnu ārpus ģimenes? Protams, viens ir vispārējā sabiedrības morālā veselība kā tāda. arī, protams, kaut kādā mērā arī ekonomiskais stāvoklis, valstī bezdarbs un bieži vien arī līdz ar to saistīts zināms tur atkarība izraisīts nenormālības. Un, protams, viens jautājums, protams, ir, ko kādreiz kāds cilvēks saka, vajag jau ne tikai adoptēt, vajag rūpēties, lai nerastos jauni bērni, kam ir vajadzīga adopcija, bet reāli vajadzības jau būs vienmēr. Bet viens ir, protams, ka visu laiku šie bāreņi nāk klāt. Un tās ir narkotikas, vardarbība ģimenē, alkoholisms, reizēm ekonomiskā emigrācija, kur vecāki aizbrauc, bērni paliek un tam līdzīgi stāsti. Bet, tad, protams, un es domāju, viennozīmīgi arī tas ir, ka mums nav stipra paplašinātā ģimene. Un tad reizēm, ja tā māmiņa ar to bērnu nonāk problēmās, tad viņai nav apkārt atbalsta struktūras, atbalsta plašāk ģimeni, kas ir gatava palīdzēt. Un tad tie stāsti veidojās tādi, kādi viņi ir. Bet tad, protams, otra puse ir atkal, nav šī gatavība uzņemties atbildību. Es neņemos uzreiz to tā īsuma analizēt, bet es domāju, ka tie iemesli ir ļoti dažādi. Bet vai bērns mums vispār ir vērtība? Tas arī, protams, ir jautājums, kur es negribētu, protams, atkal tur šie ir tādi ļoti jūtīgi jautājumi, kurus varbūt ir bīstam krāsot ar tādu lielu pinzeli viss. Bet, protams, es domāju, viens jau ir vērtības, kuras mēs tā pasakām vārdos, un otrs,
kā jau kādreiz saka, parāda man savu bankas izdruku un savu kalendāru vai savu dienas plānotāju, un tad es tev pateikšu, kas tev ir vērtīgs. Un tā jau ir, ka mēs jau varam pateikt vārdos pareizās lietas, bet uz ko mēs tērējam naudu un uz ko mēs tērējam laiku, tās ir tās lietas, kas mums ir vērtīgas. Un ja tā mēs skatāmies, nu, tad es domāju tāds, nu, savā ziņā tas tāds, nu, rietumu pasaules piedāvātais dzīves standarts, kas tiek reizēm pat pielūgts, ja, ka man to vajag sasniegt, man tas pienākās. Man pienākās tur labs atvaļinājums, man pienākās tur laba māja, laba mašīna. Nu, ja tās visas lietas saliek kā prioritāti, tad reizēm tam bērnam tur nav vietas. Nemaz nerunājot par to bārēm, ko pieņemt reizēm saviem bērniem nav vietas. Tas, protams, ir demogrāfijas jautājums, reizēm abortu jautājums un protams, neadoptēšanas jautājums arī. Tā tas ir. Noteikti tas ir plašāk jāskatās. Kāpēc jums pašam bija svarīgi iesaistīties šādā projektā? Nu, es pats pie šīs vajadzības par bāriņu svētdienu nonācu, tāpēc, ka mēs mūsu ģimenē pieņēmām meitenīti, kur bija palikusi bez vecāku mīlestības. Un tad es, protams, arī to problemātiku ieraudzīju personiskāk. Un tad arī vienlaicīgi ar šo mūsu personīgo pieredzi pieņemot ģimenē bērnu, kas ir palicis bez vecāka aprūpes un mīlestības. Vienlaicīgi ar to arī es uzzināju no kādiem cilvēkiem šeit, kas par šo bāriņu ideju bija sākuši domāt. Un man uzreiz liekas, jā, nu, tā ir laba doma, jo mēs arī paši, gatavojoties eventuāli adoptēt šo bērnu, saskārāmies arī ar neizpratni no labiem cilvēkiem, kas gribēdam labi runāja savā ziņā muļķības. Vai ne? Viņiem bija aizspriedumi, uzreiz jautājumi, pagaid, nu, kāpēc jūs pieņemsiet, vai te jums nevar būt savējie? Nu, vai jūs esat labi izdomājuši? Varbūt tomēr nevajag. Tā kā gribot mūs pasargāt, jā. Un tad es redzēju, ka tie ir cilvēki, kur jau negrib neko sliktu, vienkārši, nu, viņi ir uzauguši un dzīvo ar saviem stereotipiem, un viņi nemainīsies, ja par to nerunās, ja par to nedzirdēs, un tikai atklāta un atkārtot sarunu par šiem tematiem var mainīt sabiedrības domas uz pareizo. Un, nu, mēs mūsu ģimenē, mēs mīlam bērnus, tas nevienmēr ir viegli. Tas reizēm ir arī smags darbs, bet tas arī, protams, dod gandarījumu, ka tu vari kalpot, ka tu vari dot. Un protams, mūsu ģimenē mēs pie šī lēmuma nonācām caur savus vidējās meitiņas Belliņas aiziešanu mūžībā, kur mūsu meitiņas nāve mums no jauna liktu par to domāt. Un mēs nevienā brīdī nedomājam, ka mēs adoptējot citu bērniņu varēsim aizstāt mūsu meitiņu, kas bija mirusi. Bet tajā pat laikā mēs sapratām to, ka ja mums ir šis tukšums un sāpes no zaudēšanas, tad ir kāds bērniņš pasaulē, kuram ir līdzīgs tukšums un līdzīgs zaudējums. Tikai viņš ir zaudējis vecākus. Un tad mēs to arī tā pieļāvām un sākām domāt, ka iespējams šāda sastapšanās varētu notikt, un mēs viņu ļoti intensīvi nemeklējām, bet mēs pamazām kļuvām atvērti šai satikšanās iespējai. Un tad, kad mēs kādu laiku jau bijām par to runājuši un drusciņi līdzdalījuši šur tur, tad arī šī satikšanās pie mums atnāca caur kādiem cilvēkiem, kas atkal pazina šo meitenīti, kurai bija vajadzīgi vecāki. Tas nebija, ka jūs braucāt bērnam apskatīt, kuru mēs teiktu? Nu, mūsu gadījumā bija tā, ka es personīgi
nejūtos tik emocionāli tajā brīdī stiprs, lai vēl apzināti meklētu, lai iet uz bērnu un meklētu. Un tas, protams, arī reizēm, savā ziņā tas ir neizbēgams process, bet no otras puses, protams, arī negribās jau braukt pa bērniem un izvēlēties bērnu tā kā teiksim, sunīt vai kādu mājdzīvnieku. Un līdz ar to mēs nesākām tādu braukšanu vai meklēšanu, bet mēs vienkārši, man tas no sākuma bija, varbūt mēs arī ar laiku būtu to darījuši, bet man vairāk bija tā, ka man tajā brīdī bija tā sajūta tāda, un savā ziņā manai sievai līdzīgi, un varbūt kaut kādā brīdī viņa pat varbūt jutās ātrāk gatavu to darīt nekā es. Bet man tā sajūta bija tāda, ja te tas bērns būs, es viņam garām nepaiešu. Man vienkārši vēl nav tās drosmes un spēka iet un viņu meklēt. Bet ja viņš būs, es neatstāšu viņu vienu. Un tad, kad mums piezvanīja kāds cilvēks un teica, te ir viena meitenīte, jā. Tad es viņu nebiju redzējis, bet tā iekšējā sajūta man gandrīz bija tā, gandrīz pa 95 vai pa visiem 100%, tad arī viņi būs. Neatkarīgi no tā, kāda viņi izskatīsies vai kas tam, vai vispārējais. Un tā arī tas notika. Bet jūs runājat arī pirms tam par mītiem un varbūt par to, ko cilvēki sagaida jums šāda pirmā tikšanās ar meitiņu. Viņa bija tāda emocionāla vai? Es nezinu. Tas ir labs jautājums. Es nebiju ļoti tā uz kaut ko noskaņojies, un es arī apzināti centos uz neko nenoskaņoties. Ja? Es domāju, tāpatās es domāju, kad tu gaidi, ka piedzims ģimenē pašu bērns. Es domāju, ir labi tur nenoskaņoties, kādam tam bērnam ir jāizskatās, lai es viņu mīlētu, piemēram. Ja? Vai, teiksim, es mīlēšu tikai, ja piedzims meita vai tikai, ja piedzims puika. Neviens normāls vecāks viņš tā nedara. Protams, adopcija un citu bērnu pieņemšana ģimenē, es negribu uzreiz vilkt pilnīgas paralēlas. Tur ir zināmas atšķirības, un es pieņemu, ka tur varbūt ir arī vietā iespēja iepazīties un pavērot un saprast un tā, bet es apzināti, es neko daudz negaidīju. Es centos atstāt ļoti tādu atvērtu tādu attieksmi pret to visu. Un mēs satikāmies, tas bija pirms Ziemassvētku laiks, un ko mēs redzējām, bija nedaudz puņķaini, Latvijas ziemā izbalējuši bālu sēņi, meitenīti, un tas bija viss. Un tur, es negribētu teikt, ka tur radās kaut kāda milzīga sajūta, ja, ka, jā, šis ir mūsu bērns, un mēs tā pieķērāmies, tas reizēm arī ir maldinoši. Ja. Bet mēs ieraudzījām vienu bērnu, kuram ir vajadzīga mīlestība, un mums tā reiz tā sanāca, ka mēs satikāmies, un tad mums tā ģimenē bija paredzēts kādu laiku būt ārpus valsts. Un mēs aizbraucām projām, bet tad mēs pamanījām, ka šo laiku, kamēr mēs bijām projām, mēs ik pa laikām domājām par viņu. Paskatījāmies tā bildes, kāda viņi izskatās, un meitenes sāk runāt par to, ka viņas gaida, ka viņas varēs būt atpakaļ Latvijā, un tad drīz vien varēs jaunā māsiņa nāk pie mums dzīvot. Un tā mēs lēnām tam nobriedām. Atbraucām mājās, un tad vēl bija kāds formalitātes, un tad drīz vien arī jaunā māsiņa ienāca ģimenē. Un tāpat laikā tas ir ilgstošs process, vai ne? Es domāju, reizēm jau ir tā, ka tad, kad tev liekas, ka tu jau esi visam ticis pāri, tad tu sastopies ar kaut kādu jaunas lietas, ar kurām tev ir jāpārkāp. Bet es domāju līdzīgi kā pašu bērnu audzinot. Ja? Vecāki, kam nav skolas vecuma bērni, nezinu, kā būs tu bērnies skolā. Vecāki, kam nav pusauģi vai citu vecumu bērni, nezinu, kā būs tad. Un es domāju, līdz ar to nevajag lolot ilūzijas, ka mēs zināsim, un tikai tad, ja mēs zināsim, tad mēs rīkosimies kaut ko saskarā ar adopciju. Mēs nezinām, kā būs, kurā brīdī kaut kādas lietas nāks uz vēru. Bieži cilvēki baidās brēni, ja, bet kāda ir pašu brēni? Vai ne? Un līdz ar to es domāju, kaut kādā ziņā jau tas tomēr būs tāds ticības solis.
Un mazāk baidīties un kaut ko darīt. Un man šķiet, kopā ar to aicinājumu reizēm arī nāk varēšana. Kad mēs uzņemamies pareizu lietu darīt, tad kopā ar uzņemšanos nāk arī varēšana. Man patīk, man bija tas gods pasniegt Latvijas lepnumu sievietei, kas bija pieņēmusi ģimenē ļoti slimu bērniņu. Un tad viņas vārdi, Jolantas vārdi bija, ka mēs nezinām, cik daudz mēs varam, kamēr mēs nedaram. Un es domāju, šos savus limitus jau mēs vienā vai otrā veidā iepazīsim. Mēs varam izdarīt daudz vairāk ļaunu, nekā mēs domājam, ka mēs varam izdarīt, ja mēs sākam iet tajā virzienā. Mūsu ļaunumam nav robežu, mūsu iekārei nav robežu. Un es gribētu teikt arī mūsu spējai darīt labu, arī iespējams nav robežu. Mēs varam darīt daudz vairāk, bet mēs iepazīstam to tikai darot, jā. Un tas jau ir daudzās jomās tā. Kā teiksim, tad es saku, ka kuģis ir paredzēts okeānam, un tu vari kuģi stūrēt tikai, kad viņš ir darbībā. Tu nevari kuģi stūrēt, ka viņš ir pietāvots pie krasta, un tāpat ar lidmašīnu. Ja. Viņai ir jābūt gaisā, lai viņu varētu vadīt. Un tāpatās, es domāju, arī mums kā cilvēkiem. Zināmas lietas mēs nevaram iemācīties ne no drāmatām, ne no nemitīgas gatavošanās kaut kādā teorētiskā apceres režīmā. Ir viens brīdis, kad tev ir jāļaujās tam lidojumam, un tad varbūt nedaudz apdauzoties, bet mēs iemācāmies lidot. Bet varbūt arī ir svarīgi vairāk runāt par šiem reāliem pieredzes stāstiem, kuros varbūt nav viss tik skaisti un rožaini, lai cilvēki nejustos vainīgi, ka viņiem nav viss labi un ka viņiem iet grūti. Es domāju, ka tam nevar nepiekrist. Protams, es domāju, ir viennozīmīgi jācenšas skatīties reāli. Protams, atkal jāuzmanās no tā, lai mēs atkal kaut kādas atsevišķas neveiksmes vai smagas stāstus atkal nepataisīt par kaut kādu normu. Ja? Tad, teiksim, piemēram, tad jau arī varētu, mēs jau, teiksim, piemēram, es nezinu, piemērs var meklēt no dažādām sfērām, bet, piemēram, tad, kad tiek tirgots, piemēram, kaut kādas ceļojuma biļetes uz siltām zemēm, mēs jau uzreiz nestāstam, ziniet, lidmašīnas trīt, un tas izskatās šādi, ja, un tropiskās slimības izskatās šādi, un visu ļaunākos scenārijus uzreiz, ja, vai, teiksim, laulību dievkalpojumā mēs nesākam tur lasīt tur šķiršanās spriedumus, ja. Tāpat laikā ir jāskatās reāli. Tie riski jau ir jāapzinās, ja tu kaut kur ceļo, lidmašīna var notrist, bet tas nenozīmē, ka tu dzīvo kaut kādās paniskās bailēs. Ja tu laulājies, problēmas var būt, bet tas nenozīmē, ka tu ieraujies salā un dzīvo kā vientuļnieks un draudzējies tikai ar kaķiem. Ja? Un tāpatās, es domāju, attiecībā arī uz adopciju ir jāskatās reāli. Un jā, es piekrītu, ka ir jārada šis reālais, jārada šī reālā bilde, lai cilvēkiem nav nereālas ekspektācijas ne no sevis, ne arī no tā adoptējamā bērna. Ja tam lēmumam, protams, ir jābūt no tāda nobrieduša cilvēka lēmumam. Protams, cilvēkam nebūtu ieteicams adoptēt, ja tādā veidā viņš cenšas kaut kādus savus kompleksus apmierināt, ja, un tad viņš no tā bērna gribēs dabūt kaut kādu savu pašapziņu ārā, vai cilvēkam nevajadzētu adoptēt, ja tādā veidā viņš cenšas iemantot cieņu apkārtējās sabiedrības vidū, jo tā cieņa un abrīnas beigsies ļoti ātri, un tu būsi ar to bērnu uz atlikušo mūžu. Ja. Tās tādas lietas, protams, ko vajag runāt un saprast. Ja. Un tāpat tās, piemēram, tad, kad kādam cilvēkam ar bērnu neiet viegli, mēs ar tam varbūt ir ļoti viegli sākt runāt. Es jau teicu, tu nevajag adoptēt. Ja. Bet tad, kad kādam neiet ar savu bērnu viegli, tad mēs teiksim, es jau teicu, nevajadzēja dzemdēt, vai vispār jums nevajadzēja precēties. Ja. Tā taču neviens nesaka. Bet tad mēs kaut kā, vai ne, tad, kad ir problēmas adopcijas gadījumā, to mēs uztaisam, vispārinām pa visu, jā. Es domāju, ir ļoti daudz
problēmas, gan problēma bērni, gan problēma vecāki, bet mēs viņš tāpēc nesakam, tāpēc cilvēkiem vajadzētu pārstāt vairoties un nelaist pasaulē pēcnācējus, vai ne? Nu tā. Un es domāju, tieši uz adopciju bieži tiek nedarīta taisnība šajā jomā. Bet viennozīmīgi, daudz tie bērni, protams, nāk ar mantojumu, pie kura ir īpaši jāstrādā. Tas tā viennozīmīgi ir. Un reizēm šie bērni ir jau ļoti sāpināti un ļoti traumēti, bet tajā pat laikā mēs redzam, nu mūsu gadījums nav tas smagākais, bet mēs redzam arī, ka, un to esmu dzirdējis no citiem ļoti pašaizliedzīgiem cilvēkiem, ka mīlestība un tās attiecības tiešām ļoti daudz dziedina. Daudzas tādas diagnozes, kas liekas ir tīri fizisks vai iedzimts nelaimes, beigās izrādās ir vairāk psihosomatikas slimības, kas atkāpjas, par kurām nevarēja domāt, ka tās var būt tīri uz nervu un vienkārši tādas nemīlestības dēļ. Ja. Un ir ļoti bieži šie stāsti, kur tiek adoptēti bērni ar lielu slimības vēsturi un daudzām diagnozēm, un esot drošā vidē, kur bērns tiek mīlēts un noglāstīts, un pieņems un jūtās droši, daudz slimības atkāpjas. Iespējams, es domāju, kas varētu notikt, ka tad, kad tu tomēr pieņem svešu bērnu kā savējo, laikam tā varētu būt, ka tu sāc drusciņi savādāk uz pasauli kā tādu skatīties. Ja? Tavu pasaulīt vairs nav tik šaura, ja? Kaut kāds mans mazais pulciņš un galvenais, lai manējiem iet labi un pārējie var iet uz vienu vietu. Ja? Nu, kaut kā tas kaut kur saknē tiek aizķerts, tas domāšanas modelis. Jā. Sakiet, vai tāds morāls atbalsts ir pietiekams, piemēram, ja cilvēks pieņem šo bērniņu savā ģimenē, vai viņam ir kur tā vērsties un runāt par savām problēmām vai kaut kādām lietām, ar ko viņš netiek galā? Nu, es domāju, ka to jau visticamāk neizdarīs valsts. Tā ir jābūt tai videi, kur mēs veidojam. Un es domāju, tā varētu būt un es ceru, un ir viena no Bāriņas svētdienas arī idejām, veidot to sabiedrisko domu tādu, lai tā vide, kad cilvēks par to runā, ir atbalstoša. Ja? Teiksim, tad, kad kāda ģimene pasaka, mēs gaidām pirmo bērniņu, taču normāli cilvēks ir apsveicam, lai mums labi iet. Ja? Un es ceru, ka tev tur tā sliktā dūša grūtniecībā nebūs pārāk liela un turieties maleči. Ja? Ko dzird viens pāris, kad viņi pasaka, mēs taisamies adoptēt vienu bērniņu. Bieži vien tas ir, jūs esat izdomājuši, jums savējā nevar būt. Pagaidiet, varbūt nesteidzieties, varbūt būs grūti, varbūt nevajag. Ja? Tas jau ir labi, ka tu liec izdarīt kvalitatīvu, izsvērt lēmumu. Bet tāpat laikā tur vajadzētu būt, mēs priecājamies, kā es tevi varu atbalstīt. Būs grūti, bet jūs noteikti to varēt, jūs izdarīsiet, iedrošināt. Un es domāju, tās ir tādas lietas, kurām vienkārši ir jāmainās, un es domāju, viņas mainīsies, jo mēs vairāk par to runāsim, jo vairāk cilvēki nekautrēsies stāstīt par savu pieredzi, par savu vieglo un grūto pieredzi, jo vairāk būs cilvēki, kas nebaidīsies pateikt, arī es esmu adoptēts, piemēram, ja, un tā ir mana pieredze, un par to runās, jo vairāk šie stereotipi izklīdīs un cilvēki pratīs to lietu labāk procesēt, vai ne? Ko jūs ieteiktu, piemēram, pārim, kurš izlēms adoptēt bērnu? Ko jūs ieteiktu viņam darīt, varbūt kā sagatavoties vai ar ko aprunāties? Vai? Lasīt par to, satikties ar kādiem, kas ir adoptējuši, nenobīties no grūtiem stāstiem, dzirdēt gan grūtos stāstus, gan uzvaras stāsts. Un tad redzēt, ja jau ir tā, ka mēs tās grūtības dzirdam un uzreiz tā sirds aizverās un visu gribēšanu pāriet, varbūt tad tu arī neesi gatavs. Bet man šķiet, ka tā sirds atvērtība ir jāpraktizē. Vajag turpināt par to domāt un tad jau redz, kā lietas pakārtojās. Bet, protams,
ir cilvēki, mūsu gadījumā tas notika tā, ka mēs bijām atvērti un cilvēki par to uzzināja un mums tālāko ceļu tā kā pavēra priekš mums un, var teikt, piespēlēja šos gadījumus. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas iesaistās caur kādām nevalstiskām organizācijām vai caur kādām baznīcām, bērnam apmeklējumos. Varbūt tu neesi gatavs adoptēt tagad. Varbūt pat kādā gadījumā ir jāpaiet jau pāris gadiem. Jā? Varbūt nav īstais brīdis jūsu ģimenei tam. Jā? Varbūt jums ir tikko piedzimis savs bērniņš un var pagaidīt kādu laiciņu. Varbūt. Bet tas nenozīmē, ka tu nevari iet un apciemot bērnam, varbūt kādu zīdaiņu, kur tu vari kādu bērniņu izvest, tur ratiņos pastaigāties, pamīļot, paturēt uz rokām, iemidzināt, noglāstīt. Ja? Kaut ko tu vari darīt. Un tas jau, tad tu redzēsi to reālo vidu. Un daudzas problēmas, kuras tu domāji, ka ir problēmas, izrādīsies tādas nav. Varbūt problēmas, par kurām tu nenojauti, tu sāksi ieraudzīt, un tas vienkārši dos tādu reālāku skatu. Bet kaut ko darīt tajā virzienā. Un tad jau šī gatavība ir, tad es domāju, arī tās iespējas mēs ieraugam. Tas jau ir visās dzīves jomās. Mans sapnis ir kļūt par prezidentu. Mans sapnis ir aizsargāt dzimteni. Mans sapnis ir kļūt par aktrisi. Mans sapnis ir kļūt par jūrnieku. Kļūt par modeli. Kļūt par frizieri. Par pavāru. Par ārstu. Lai to piepildītu, man nepieciešama ģimene. Lai to piepildītu, man ir nepieciešama ģimene. Lai to piepildītu, man nepieciešama ģimene. 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 Ģimene.